Labrīt! Šodien 31. augusts 24. gada atrodos Brenguļos, Valmieras pievārtē. Šajā video parādīšu, kā Brenguļos svin nu jau 8. tomātu svētkus. Kā jau pats nosaukums parāda jums priekšā, goda vietā ir tomāts. Pasākums ietver sevi arī gana lielu tirdziņu. Šogad ir turpat 100 dalībnieki, kā arī tiek papildināta, kā jau katru gadu, ar nelielu kultūras programmu un sportiskām izdarībām. Tagad parādīšu, kas šeit notiek. Šobrīd bez dažām minūtēm 10. Pasākums plānots ir no 10:30 līdz 16. Sāk parādīties pirmi apmeklētāji, un tāpēc, kamēr vēl tiek klāt pie tomātiem, sākšu ar tomātu izstādi. Nu redz, kāda brīnišķīga kompozīcija uztaisīta. Vau! Dažni dažādākie tomāti. Klāt pievieno šķirnu nosaukumu. On that side, that's a really interesting looking Labākais tas, ka daudziem no šiem tomātiem var nopirkt šeit pat tirdziņā sēklas. Kaut gan tomātu audzētāji zina, ka nopērkot tomātu jau iegūsim. Tā kā var ievākt arī paši. Nu, re, kur tirgo sēklas tomātu. Te jau rindiņa. Nebija lielie. Tur ir 8, šī ir 860. Ko jūs Отполуила. Kā jūs tagad redzējāt, šī ir lieliski iespēja iepazīties ar ļoti bagātīgu tomātu šķirnu klāstu. Latvijā tomāti ir ļoti iecienīts augs. Un kā redzat, tie piesaista gan daudz apmeklētāju. Ņemot vērā, ka pasākums tikai tikko ir sācies, pulkstens ir dažas minūtes pēc 10. Un lielais vairums steidzās tieši uz tomātu izstādi, tomātu sēklu iegādi. Savukārt es tagad virzos, parādīšu jums, kas šeit notiek tirdziņā. Šeit jau izveidojusies rinda tradicionālai tomātu zupai, armīnieku piekabē. Jums arī paredzēts izzināšanās dzirdamo bloku, bet tas no 11:30. Un vairāk tātad īstenībā violīgi no 10. līdz 11:45 tad ir apbalvošana, tā lai nav viss. Tā, punkts 11:45 kā sarūpējušas tomātu mīklā šobrīd uzdevumtajā tomāts mīklā. Un šobrīd pasākuma vadītājs aktīvi stāsta par dienas plānu.
Mafijas downloadumu ķiplokiem. Un pļaus vidu izvietojies Rujienas kalējs. Vai kādu našķīti vai saldumu paluteniece ir zvanīgi. Paldies. Čau, uz tikšanos kādu no nākamajā video. Filmai, ja? Filmai